bērītes palaidu, rikšiem bērītes palaidu, pazaļām brukstalām, brukstalām, pazaļām brukstalām, brukstalām, pazaļām brukstalām, pazaļām brukstalām. Piepagātas mātes meitas, mātes meitas, piepagātas mātes meitas, mātes meitas. Drusku tehnika. Tā, nu tas mūsu projektā arī šis te jautājums no Soros fonda nāca riktīgi stipri laikā. Jo tas atkal bija tas mirklis, ka mēs tai skrējienā piestājām, paskatījāmies atpakaļ un padomājām. Ko mēs dodam, ko varam dot un ko esam devuši. Un tas ir tas konkrētais papildinājums projektam, ko mēs neprasījām no Sorosa, ko bērni gatavoja paši. Ja kādam vajag konsultācijas, ko vajag metāla apstrādēji, koku apstrādēji, viss ir skaidrs, ko var darīt paši un ko var darīt ar citu spēkiem. Arī tas, ko var izgatavot pēc tam uz tā, kas ir saņemts. Šeit ir gan apkārtnes, gan vēstures pētīšana, jo svarīgi jau saprast, no kurienes mēs nākam, lai zinātu, kur vispār ir jēga iet. Tad ir arī tas, ko mēs darām gan projektā, gan cenšamies arī visiem kopā, kad ir jāsadarbojas. Ir jāsadarbojas ne tikai savā mazajā vietiņā starp cilvēkiem, bet arī tuvāk un jau starp lielākiem spēlētājiem, gan skolām, gan pašvaldībām. Tas ir darbs, ko mēs katrs varam dot, un ne tikai mēs, bet mācīt to darīt arī citiem. Un tas ir tas svarīgais, kad ir šīs prasmes un ir vēlēšanās darīt darbu kopā, jo katram jau patīk kaut kas cits. Un tad var visi darīt to, kas viņam patīk, nevis to, kas jādara visu pēc kārtas. Šeit ir tās lietiņas konkrētās, ko katrs var izdarīt. Un ir tas priekš sirds, kad arī šī augstā ziema ne visiem ir laba. Un ne tikai cilvēkiem ir jāsadarbojas, bet mums ir jāpalīdz arī dzīvnieciņiem. Mēs varam augstā ziemā glābt stirniņu, un arī tas ir daudz darīts. Kad viņa ir izglābta, padzīvojas kopā ar mīlucīti un cīti, un var doties tālāk, kad sērsne beigusies un kājiņas ir apārstētas. Tas ir tas mūsu darbiņš. Un tas, ko katrs var atstāt savai skolai, reālas lietiņas. Un tad, kad satieku pagājušā gada absolventus, manas meitas klases biedrs, viņš saka, vai es šodien biju iegājis skolā, zinu, ka mani stendi baigi labi stāv. Tā kā arī tas ir tas, ko mēs varam dot zinātnei. Izgatavot to, lai ilustrētu, jo šeit tad liekas baigi sausi, nu tā kā īsti nav interesanti. Bet tā, kad tu iztaisi klāt to interesanto lietu un parādi, tad izskatās pavisam daudz labāk. Te ir tas reāli, ko mēs varam dot pagastam, vismaz kur izlikt bildes. Un te ir aptauja, ko mēs izdarījām, un tas sākotnējais pirmais punkts un pirmais aptaujātais cilvēks bija, par cik alkoholam ir liels PVN, es daudz dzeru. Sākumā man tas šokēja, bet tad es sapratu, jā, šis Soros fonda projekts ir īstā vietā, jo tas dos alternatīvu. Un to PVN maksāsim nevis tādā veidā, bet maksāsim tā kā pienākās no ražojuma, un tad tas ir reāls labums. Un pēdējais ir tas, ko teica mana mamma, ko es varu dot Latvijai, domāt labas domas un lūgt Dieviņu. Un es domāju, tas ir tas, ko mēs katrs vakarā un no rīta ceļoties varam dot ne tikai Latvijai, bet katrs vispirms pats sev. Lai mums izdodas!